Labdien! Šodien mēs skatām programmu Power Query, kura dod iespēju pārveidot datus, neizmantojot formulas. Un, zināmā mērā tas viss notiek diezgan loģiskā tādā ceļā. Apskatīsim trešā darba sagatavotus uzdevumus 3.2.024. Dati ir sagatavoti piemēriem ļoti vienkāršie, lai mēs varētu, kā jau es teicu, fails tāds paliels, tāpēc viņš kamēr te ielādējās, jā. Tad tā, tūlīt tā sakārtošu ekrānu. Tā. Sākumā te ir vairākas lapas. Teorija. Kāda tur teorija? Vienkārši kaut kāds tāds apskats, kā darbojās šī programma. Viņa darbojās izmantojot trīs tādus principus, ko var apvienot angļu tādā saīsinājuma ETL. Extract, atvert, tātad paņemt datus, transform, pārveidot, un load, ielādēt viņu, teiksim, vienā no nākamās datu analīzes, teiksim, programmām. Tā, esmu sagatavojis vairākus piemērus, sākam ar pirmo. Fails 3. un 4. ir izveidots līdzīgi, kā bija pirmiem diviem darbiem, ir piemēri, un ir, teiksim, mājas darbi, kuri ir iekrāsoti kaut kādā tur tumšā krāsā. Pirmais piemērs ir ļoti vienkāršs. Ir 3 tabulas, 3 saraksti, tad vienkārši tabulas, un mums vajadzētu viņus apvienot. Ja Excelī mēs būtu darbojušies, kā mēs būtu darījuši? Mēs paņemtu otrās tabulas saturu, copy un paste aizmugurē vai zemāk zem pirmās tabulas beigām. Vienkārši mehāniski pārkopējām. Bet šī programma Power Query dod iespēju to izdarīt eleganti, es pat teiktu, ar dažām tādām, teiksim, problēmām, kuras varētu parādīties Excelī, un bez kaut kādām, tur, teiksim, īpašām piepulēm. Apskatām šīs 3 tabulas. Uzvārds, vārds, uzvārds, vārds, uzvārds, vārds. Ko mēs varam pateikt? Tabulas ir pilnīgi identiskas. Uzreiz iemetam, būs tā, apvienosim 3, un tad pievienosim klāt vēl 4. Nevis uzreiz visus. Un ko mēs redzam 4. sarakstā, 4. tabulā? Ka tur, tas saturs ir otrādi, vārds un uzvārds. Tad Excelī tur vajadzētu ko izdarīt? Sadalīt 2 daļās un tad apvienot ar formulu, ar kādu no teksta formulām viņus un ievietot, teiksim, jaunajā vietā. Ja? Tad pārveidot tīri mehāniski. Vispirms tiksim galā ar pirmo. Tātad pirmajā un 3. te ir, es redzu, pa 10, 10, 10, 10, un 4. būs vēlāk 5. Tātad kopā mums vajadzētu sanākt 30 plus 5, 35. Tā, kā pieslēgties pie šīs programmas no Excel? No Excel ļoti vienkārši. Jānoliek kursoru pašā vienā no tabulām, jāiet date, un šeit ir kreisajā pusē Get Transform Date sektors, kurā mēs atrodam, kāds ir avots. From text, from webs un vēl from table. From table taisni mums der no tabulas. Ejam iekšā. Viņš parāda šoreiz rāmīti, kāpēc?
Nu, tāpēc, ka virs tabulas ir aizņemtas vēl tur 5 šūniņas, 5 rīņas. Tāpēc mums vajag A4 izlabot uz kādu A. Ko jūs pateiksiet? Nu, vajag precizēt to intervālu. A9, ne? Varētu arī savādāk, ja? Ja ir maza tabula, mēs jau varētu tā paņemt, vienkārši iezīmēt pirmo tabulu, iezīmēt. Un tāpat from table, tad viņš būtu pareizi paņēmis. Ja? Tas, ka virs tabulām ir kaut kāda vēl papildus informācija, tas būs bieži vien, nu, viena no pirmām operācijām mums vajadzēs visu to iepriekšējo, nu, parasti tas ir teksts, nu, likvidēt. Manai tabulai ir virsraksts, viss tāpat kā gudrai tabulai. Labi, tad tiek ieslēgta šī Power Query programma. Viņi darbojās, nu, varētu teikt, neatkarīgi no Excel. Kreisajā pusē mēs redzam avotu, tātad tā bija tabula ar nosaukumu Table 1. Labajā pusē mēs redzam Query settings, tātad parametri arī Table 1. Parasti, nu, es tā vismaz iesaku, lai mums tie nosaukumi drusciņi tā kā būtu atšķirīgi, jo Excelī paņemot šo tabulu, viņš arī viņu pārveido par gudro tabulu, kurai nosaukums Table 1. Es iesaku name, ielikt priekšā Q un apakšsvītru Q Table 1. Klikšķi un kreisajā pusē avotam arī piešķirts. Kas te notiek? Viņš paņēma šo tabulu programmu, nevis viņam, un viņa tagad sāk viņu skatīt datoru atmiņā. Datoru atmiņā. Nevis Excelī, bet datoru atmiņā. Nu, mēs redzam, nu kā, tabula ir tabula, viņa kā bija, tā arī ir, viss kārtībā. Ko mēs darām? Tā, nu, labajā pusē tur ir tie soļi, kuros jāiet cauri, kamēr mēs dabūsim to vajadzīgo rezultātu, bet šeit viss ir kārtībā, tad te nekādas piezīmes nav. Pirmais, ko mēs darām, apskatot un palabojot, mēs kreisā pogu spiežam, close lot to, un izmantojam to otro. Aizvert un ielādēt, nevis pirmo. Ja mēs būtu paņēmuši pirmo, viņš uzreiz to tabulu būtu iemetis atpakaļ Excelī, bet nu, tas mums nav vajadzīgs. Mēs vienkārši aiziesim apskatīt. Lotu. Ja, tad mēs redzam šeit vairāki varianti. Nu, ņemam to connection variants. Pagaidām mēs tā viņu virtuāli varētu teikt, izveidojam query tabula. Q tabula 1, tad tā ir pirmā query tabula. Tā, kur viņu mēs nekur, viņa te paliks bez Excel aiztikšanas. Ok. Labajā pusē parādās tas, ko mēs esam izveidojuši, Q table 1, to pašu atkārtojam ar otru. Tad jāiziet tagad pirmam, otrai, trešai tabulai un jāizveido query tabulas. Tāpat date from. Tā, nu, es arī ja jau zinot, ka te atkal būs tās teksts augšā, nu, es iezīmēšu visu tabulu, from table, vai arī palabošu tās adreses. To visu, kā redziet, šeit viss pagaidām tīri loģiski. Table 2, nu, šoreiz kreisajā pusē es viņām palabošu, pieliekot Q un apakšsvītru. Tas nav obligāti, tas ir vienkārši, nu, es tā izdomāju, ka lai ir kaut kāds Q programmas, teiksim, PowerQuery. Viss tāpat tabula ir pareizi redzama, bez kaut kādām kļūdām. Close lot to. Atkal atgriežamies atpakaļ. Sakam connection, ok. Nu, un trešo arī uztaisām. Tad pagaidām mēs
pirmais, ko izdarām, mēs izveidojam, nepareizi. Nu, starp citu, nemaz nav slikti, ka es kļūdījos. Ja? Es neesmu iezīmējis to tabulu, un viņš paņēma to virs šīs tabulas, bija trešais saraksts, laikam, vai trešā tabula. Jā, trešais saraksts. Ja? Mēs redzam, ka tagad ir viena lieka rinda. Šeit visas darbības notiks, un mūsu visas darbības būs veltītas kolonnām. Ar rindām te ļoti maz, ko mēs varam izdarīt. Praktiski nevar izdarīt neko atsevišķās šūnās. Nu, es redzu, ka man ir jāizdzēš no augšas vienu rindu, lai paceltu uz augšu. Es meklēju starp galvenās izvēles podziņām komanda, kura man ir saistīta ar rindas dzēšanu. Remove rows, remove topā. Es saku tā, jānodzēš no augšas. Cik? Vienu rindu. Jā, labi. Un viņš palieks uz augšu. Tā, nesapratu. Kaut kas man ir šeit kļūdaini. Jā, paga. Labajā pusē parādās visas manas darbības. Es nodzēšu pēdējo. Tā. Nē, te nemaz nav jādzēš. Pamēģināsim tā. Uzvārds vārds un pirmo rindu par heideru. Ja? Tad šeit ir tāda komanda. Nu, neviltīgi, ļoti vienkārši. Pirmo rindiņu pārtaisīt par virsrakstu. Čiks. Aizgāja. Nu, viņš to virsrakstu uzskatīja, ka tā bija tā trešā tabula. Tā viss kārtībā, Q pieliksim klāt, apakšvītra Q3. Diezgan jau garlaicīgi, close lot to, connection. Jā, tad 3 query ir izveidoti. Tā, šeit viņi ir labajā pusē. Dažreiz šis query saraksts nav redzams. Piemēram, izmēģināsim, jā, viņu noņemsim nost, jā, un kur viņu dabūt. Es nekad neatceros, kur viņu dabūt. Es skatos, date katalogā, query connection. Jā, tad te ir tā poga, ar kuru var viņus noņemt un rādīt. Tad mēs esam izveidojuši no 3 tabulām 3 query tabulas. Nu ko, tagad viņus ir jāapvieno. Šeit mēs izmantosim tādu komandu vai veidu, ko apzīmē ar vārdu append. Ko nozīmē šis vārds append? Pievienot vai apvienot, ja? Append. Ko mēs darām? Tad, kad query ir izveidoti, mēs date katalogā, date izvēlnē, meklējam tādu komandu append. Tas būtu redzams šeit get date, pirmajā podziņā, combine, query kombinācijas. Ja? Un tur parādās 2 varianti. Merge un append. Izvēlāmies append. Kas notiek? Notiek tas, ka viņš prasa 2 vai vairākas tabulas. Mēs sakām 3, ja? Un tad viņus arī kombinējām. Savi apvienot 3 query tabulas. Vēlreiz atkārtoju, tas viss notiek, varētu teikt, datoru smadzenēs, nevis Excel tabula. Tad tas arī ir viens no mērķiem, ko gribēja ar šo programmu panākt. Mazāk noslogot Excel failu, lai viņš nepaliek milzīgi liels. Nu, ne milzīgi, bet vismaz tiek viņa apjoms palielināts. Labi, skatāmies, kas te notiek.
notiek šo triju tabulu query apvienošana. Jā, mēs redzam saraksts uz 30 rindām. Nosaukums append 1. Nu, nosauksim viņu nevis append, es viņu nosaukšu Q. Nu, teiksim, kaut vai saraksts. Saraksts. Šoreiz tā dati ir tādi ļoti vienkārši, primitīvi. Mēs esam izveidojuši tagad no 3 queryiem ceturto. Nu, un viņš ir gatavs. Jā, ko ar viņu darīt? Atkal ejam, tad šīs ir jauns querijs. Mēs jau principā varētu arī savādāk to apvienošanu izveidot. Paņemtu pirmo un pie pirmās pievienotu otro un trešo. Mēs gājām citu ceļu, mēs izveidojam ceturto queriju. Nu, tas ir daudz labāk, jo tad mums ir iespēja, piemēram, pirmai tabulai kaut ko vēl pievienot, un viņš automātiski aizies uz to Q sarakstu tabulu. Tā, labi, tad saglabājām viņu līdzīgi connection veidā. Tātad, jā. Ceturtais querijs parādās. Un tagad paņemsim ceturto. Pievienot ceturto tabulu pirmam sarakstam. Tā, nu, kā jau mēs redzam, šeit ir dati nav sakārtoti tā, kā tas ir bijis visās trijās tabulās. Tad mums jānomaina šeit secību, uzvārdu vārdu. Ņemam ceturto tabulu, veidojam no viņa from table queryju, G9, kāpēc G9? Jā, G9. Tā, table 4, taisam no viņas Q table 4, labi. Jā, viss ir kārtībā, tikai uzvārdu un vārdu jānomaina ar vietām. Ar ko querijs ir interesants un pievilcīgs? Ar to, ka šeit praktiski nav formula. Viss notiek tādā, konstruktoru līmenī, tad loģisko ideju līmenī. Ko mums šeit būtu tā tīri mehāniski skatot? Mums vajag sadalīt viņu divās kolonās, tas būtu tā līdzīgi Excelī bija tekstu kolumna, bija tāda komanda. Šeit mēs izmantojam citu, kuram nosaukums varētu būt kāds. Ko jūs varētu piedāvāt paši, ja mums vajag sadalīt viņu? Meklējam augšā, kāda komanda te derētu. Split kolumna, protams, split. Arī te būs līdzīgi kā ar to tekstu kolumnu. Viņš prasa kādā veidā. Mēs sakām nenoteiktā, delimitēt. Tā, parādās tas pats līdzīgs loks, kāds būs atdalītais. Atdalītais ir spais, viņš pats to ieraudzīja. Nu, mums nekas cits neatliek, ka pateikt, ok. Viss sanāca. Kolonas ir atdalītas, un tagad mums jāapvieno viņas atpakaļ. Nu, nevis atpakaļ, bet citā secībā. Kā mēs to darām? Kā apvienot kolonas? Jānosaka pirmā kolona, tas būtu uzvārdu kolona, un tad ir jāpiespiež, jānorāda otru kolonu. Tā, piedodiet, pirmā, kontrol otrā. Ar kontrolu piespiežot. Tad mēs ar to klikšķi nosakam. Vispirms ņemsim uzvārdus, pēc tam vārdus. Nu, un tālāk meklējam, kā varētu izskatīties komandas nosaukums, kur. Nu, tajā otrajā izvēlē, transform, mums vajag tagad transformēt. Ko šeit jūs varētu ieraudzīt loģiski no divām kolonām, uztaisīt vienu. Kā varētu
skanēt komanda vai komandas pogas nosaukums, kāds varētu būt? Kurš pateiks? Lūdzu, es jau vispār gribētu, lai jūs man vadītu, nevis es jums teiktu priekšā. Transformēšanas tajā sadaļā, nu, pārmeklējiet, kas te der. Mums vajag apvienot viņas. Mums vajag apvienot. Kāda komanda šeit? Mērķis kolumna, loģiski, mērķis. Mērķis, mums ir pat vārdā mērķis šūniņas bija tā, mērķis kolumna. Viņš prasa, kāds būs separators. Separators atdalītais būs spaiss tajā pašā apvienotajā kolonnā. Kā būs jaunas kolonnas nosaukums? Uzvārds, komats, vārds. Tad šeit mēs smējam, nu šeit ir, es to tā neesmu teicis, te vajag kolonnai piešķirt to pašu nosaukumu, kā bija pirmām trim, lai viņas tikējās pareizi. Ja? Viss ļoti loģiski. Sakām, labi. Un ir 4. tabula, tagad ir izveidota pēc pirmo 3 tabulu parauga. Viss. Nu, atliek tikai, nu, tagad tā, tur uzdevumos šeit nedaudz kvērijs ir slikts ar to, ka būdami šeit, kur mēs esam datoru smadzenēs. Mēs nevaram paskatīties Excel. Viņš kā paņem, tā arī viņš nelaiž atpakaļ uz Excel tabulu. Nu, bet es atmiņā atceros, ka tur bija rakstīts pie pirmās tabulas pievienot 4. Nu, te jau arī varētu visādi to, nu, tā mehāniski iedomāties. Mēs jau varētu viņu pievienot arī pie tā Q saraksts, vai ne? Tas būtu pat loģiski, ja? Jo mēs neaiztiekam pirmās 3 un pieliekam klāt kā 4. Kā to izdarīt? Nu, atkal append. Tad mums vajag iziesim ārā šī pirmā komanda lot to, vienmēr visām tabulām jāizpilda. Ja? Jāiziet cauri visām tabulām, connection, ok. Atgriežamies Excelī, un tagad būdami Excelī, mēs esam izdomājuši, ka mēs tomēr to 4. tabulu pievienosim nevis pirmam sarakstam, bet pievienosim apvienotam sarakstam. Nu, te arī no šejienes mēs varam atrast komandu append. Ja? Tātad, kā jau es jau to darīju, date izvēlnē, get date, combine un append. Nenorādot, ar kuru mēs tur apvienosim. Ejam, skatāmies, kā viņš rēģē. Nu, cik 2 vai 3? Nu, pirmā tabula. Nu, te nu arī ir tas variants. Vai nu no pie pirmās vai pie 4. Nu, paņemsim pie 4. Pie tās apvienotas saraksta. Sekundārā tabula būs Q-table 4. Ja viss būs pareizi, viņi vienkārši piestīkēsies klāt. Sakām, labi, vajadzētu būt 40 rindām. Čiks. Un, nu, te ir vēl, tam kvērijām ir vēl tā. Nē, viss 40, 35, 30 plus 5. Tā arī ir. Nu, kvērijām ir viena tāda, nu, tāda īpašība, kura varbūt dažreiz mums nevis traucēs, bet bremzēs. Nu, šeit tabulas bija maziņas, mēs viņus redzam visas. Mums būs tabulas, kuras būs uz 100 000 rindām. Un te mēs nevarēsim vienkārši kā Excelī atcerēties caur kontrolu bultiņu uz leju pārliekt uz beigām. Jā, dažreiz tur jāpārskata visu to tabulu. Nu, bet labi, redzēsim tad, kad būs lielas tabulas. Būtībā uzdevums ir izpildīt.
Tā, viņš paņēma. Viņš izveidoja jaunu apvienotu. Nu, lai ir, jā, lai ir. Tad varam viņu nosaukt Q summa. Summa. Apēnt noņemam nost. Nu, viss. Pirmais uzdevums ir praktiski pabeigts, bet mums vajag to tabulas query tabulu kaut kur tomēr parādīt Excelī. Nu, tad mēs ejam šeit, close lot to, bet principā, ja mēs gribam viņu uzreiz iemest Excelī, tad mēs neejam uz to connection. Viņš būs pats izveidojies. Mēs vienkārši spiežam aizvērt un ielādēt. Nu, ejam visur vienmēr skatāmies īsāko ceļu. Tā, čiks, viņš izveido Q-summas lapu, nu, un šeit visi 35 ir. Viss. Tad tas bija pats ļoti primitīvs piemērs, kā redzam, nevienas formulas, vienkārši loģiski meklējam atbilstoši mūsu izdomātām scenārijām attiecīgo pogu. Ko izdarām? Izdarām, kur mums tie uzdevumi, Q-summa. Nu, varbūt viņu Q-summa. Nu, es viņu būtu, visiem darbiem vajag arī kaut kādu loģisko noformējumu. Lapas nosaukums loģiski būtu, kaut vai P1, pirmais piemērs vai pirmais uzdevums, ja? Un tad es viņu aiz uzdevumiem arī nolikšu. Jā, uzdevumos, protams, mājās tur neaizmirsiet ielikt savu uzvārdu. Tad uzdevums ir atrisināts. Otrais uzdevums, apskatīsim mājas darbu. Mājas darbs ir ar tabulu dati 2. Cik šeit garas tabulas? Kontrol bultiņu uz leju. Tas ir janvāris, februāris, marts. 171 vai cik tur rindas? 170. Jā, tātad, lielākas tabulas. Un tagad man būtu jums jautājums. Mēs esam izpildījuši pirmo uzdevumu. Un labajā pusē mēs redzam pirmā uzdevuma kvērījus. Un ja mēs tagad pildīsim nākamo uzdevumu šajā pašā failā, tad mums tie kvēriji vēl būs klāt. Tāpēc, tā kā tas ir tikai tāds paraugs, risināsim šo otro uzdevumu vai trešo piemēru tepat tajā pašā failā. Bet, tad izdomāsim tiem kvērijiem arī tādu atbilstošu nosaukumu, lai te neapmaldītos. Jo tagad jau mums ir 1, 2, 3, 4, 5, 6 kvēriji, ja? Principā, protams, vajadzētu viņus katru uzdevumu, katru piemēru pildīt savā Excel failā. Ja? Bet ejam. Tā, man būtu jums jautājums. 3 tabulas. Te ir tikai vairāk informācijas, datums, uzvārds, summa katram, kaut kādu, teiksim, bankas kontu, teiksim, naudas kustību. Sakiet lūdzu, vai redzot šos datus, mēs varam tā padomāt, vai viņus varēs apvienot bez problēmām? Tā, pirmais, ko jūs pamanījāt, pirmajā tabulā ir datums, vārds, uzvārds, summa, otrajā tabulā tāpat, un trešajā bišķiņ citādā. Tātad pirmā kvērī priekšrocība ir tāda, ka to nevajag darīt. Viņš pats ierauga pēc kolonu satura, ka, teiksim, tā ir otrā kolona un tur ir trešā. Tātad atšķirībā no tā mehāniska, ko mēs būtu Excelī, tad tā ir viena no priekšrocībām. Galvenais, lai tā informācijas saturs būtu vienāds.
Jo iepriekšējā pirmajā piemērā mums bija 4. tabulai, nu vajadzēja viņu pamainīt. Šeit saturs pilnīgi identisks. Jā, nu vēl kas varētu, kā, nu tā, iedomājamies, kādas te varētu būt problēmas. Nesapratu? Nu, tas ir pareizi, nu, loģiski, nu, mēs jau apvienojam datus pa mēneši. Mēs ņemam viņus klāt. Nu, tad es varbūt neesmu to akcentējis, bet, nu, tādā bērnišķīgā, nu, tāds bērnišķīgs skats uz visu to. Mēs apvienojam tabulas, lai tabulas kolonas būtu vienādas, to mēs sapratām, bet vēl kāda ir nenosaukta manis prasība, lai tabulas būtu pareizi apvienotas, ir kolonu nosaukumi, tabulu nosaukumi ir vienādi. Mēs varam pateikt, ka viņi ir vienādi. Nē, tad otrai deit, ja? Nu, es tā, protams, speciāli to izdarīju. Tā, protams, to var izdarīt šeit. Tas ir mājas darbs, mēs viņu nepildīsim. To var izdarīt šeit pat, pamainīt uz datumu. Tas būtu vieglākais. Bet es jums ieteiktu tajā skvērī tabulās, tajā augšējā kolonu virsrakstā. Vienkārši tāpat kā Excelī. Klik, klik vai rename un date nomainiet uz datumu. Ja? Nu, vispārējais tā kā mums būtu izskatīts. Ja? Tā kā tas ir mājas darbs. Labi, nākamais, trešais. Trešais tas ir dati 3. Ņemam dati 3. Arī nelielas tabulas, nelielas, lai būtu viegli viņas caurskatīt. 3 tabulas jāapvieno vienā tabulā. Ļoti līdzīgi kā bija pirmais, tikai šeit ir uzvārds, vārds un dzimšanas datums. Uzvārds, vārds, dzimšanas datums. Nu, un sakiet man tā, kādas šeit, tā prognozējam, problēmas, kuras mēs risināsim kvērijā. Piemēram, salīdzinot pirmo ar otro. Vārds un uzvārds otrādi. To mēs jau esam skatījušies. Tātad kvērijā vajag viņu sadalīt 2 daļās, 2 kolonnās un tad apvienot otrādi. Ja? To mēs protam. Tālāk skatām gan saturu, gan virsrakstus. Pirmā, otrā. Dažādos formatos. Ja? Jā. Un tas izskatās vairāk, tas otrās tabulas dzimšanas datums izskatās pēc amerikāņu standarta. Ja? Mēnesis, datums un gads. Aha, tad to mēs tur to taisīsim. Ja? Konvertāciju, transformāciju. Labi, tad to es parādīšu tā. Un tad, tas pirmo un otro var apvienot. Jā, labi. Kas ir ar trešo? Tur ir viņi salīmēti kopā, tad 3 informācijas salīmētas vienā tekstā. Tātad trešā tabula ir teksts. Tad ko? Kā mēs pildīsim šo uzdevumu? Formāli ir pilnīgi tāpat. No katras tabulas izveidojam kvērijus. Ja vajag, tajā kvērijā taisām kišmišu transformāciju. Un tad viņus apēst. Ja? Loģiski ļoti saprotama darbību secība, vai ne?
Tad taisām no pirmās, jā, virsraksti, uzvārds, vārdi. Nu, tikai trešai tabulai vajadzēs to virsrakstu palabot un sadalīt viņu. Ja? Labi, taisām no pirmās. Šeit redziet, augšā vairs nekā nav, tāpēc mēs droši varam no tā pašas tabulas date from table. Tur nav nekādi ierobežojumi A1, B24. Tabulai ir virsraksts. Jā, viss labi. Čiks. Tā kā viņš sauks viņu. Table 6. Nu, labi, pieturēsimies pie tās pašas kārtības. Jā, tad lai Q table 6. Jā. Nu, labāk, protams, būtu taisīt trešais uzdevums. Nu, nekas. Tātad šeit viss ir kārtībā. Dzimšanas datums. Tikai neskāpēc viņš paņēma ar stundām un minūtēm. Tad mums vajag pamainīt kolonas satura formatu. Kur mēs varam to izdarīt? Variet atrast augšā, kā pamainīt formatu. Excelī bija taisni pa vidu lociņš, kur varētu atvert un čiči. Šeit, kur? Datu tips, date un time. Mēs sakam, nevajag, apskatām, ko viņš piedāvā. O, ļoti līdzīgi, ko mēs ņemsim. Date, īsais datums. Nu, tās nulles mums... Tā, bieži vien pārveidojot formatus, viņš prasa vai uzlikt virsū to pārveidoto, vai ierakstīt kā jauno step soli. Jaunais solis tas būtu šeit, labajā pusē, trešā nākamā rindiņā. Es iesaku vienmēr ņemt kā jauno soli. Add new step. Jo varbūt šeit arī sanāks ar replace nekādas problēmas, bet citur jūs redzēsiet, ka replace, nu, bieži vien parāda kļūdas. Add new step. Viss. Jā, tad viņš arī pierakstīja trešo rindiņu, pamainīja tipu. Viss kārtībā. Uzvārds vārds, dzimšanas tā. Varam ko darīt? Saglabāt connection. Saglabāt connection. Tāpat kā pirmo. Labi. Atgriežamies Excelī. Ņemam tagad otru tabulu. Tad fiksi taisām from table. Labi, labi, labi. Un mūsu uzdevums otrai tabulai tikt galā ar to amerikāņu datumiem. Tā, vēl, nu, to es aizmirsu pateikt, kolonu virsrakstiem parādās apzīmējums kāds formats, kas ir tajā kolonā. ABC ir nozīmē tekstu. Tad dzimšanas datums mums šeit queries saprata, ka tas ir teksts ABC. Mums viņu vajag pārtaisīt par date. Tā, nu labi, to table 7, jā, pamainām, ja jau mēs ejam tādā pašā Q table 7. Labi, labi, tagad mēģinām tam dzimšanas datumam, pamēģinām turpat, kur mēs bijām tam datuma, tam stundām pamainīt. Mēs redzam datu tips tekst. Redzam, jā, kā queries mums automatiski fiksē, ka tur ir teksts. Paņemsim un viņu tāpat kā iepriekšējo uz date pamēģinām. Date, add new step, un mēs redzēsim error. Šī darbība mūsu, nu, tāpēc, ka tur, kur ir, teiksim, 12. mēnesi, viņš tur nav sapratis, ja? Tātad nepareizi. Ko mēs darām? Atceļam iepriekšējo soli. Atgriežamies atpakaļ.
Tātad šeit varētu darīt līdzīgi, nu, daļēji līdzīgi, kā bija ar to tekstu, kur mums bija tur, nu, uzvārds, vārds vai otrādi, ja? Mēs varētu tagad viņu sadalīt 3 kolonās. Nu, tā pa vecām, kā mēs Excelī būtu to darījuši, ja? Tekstu kolumnu vai šeit splītot, izveidot 3 atsevišķi kolonas, tad norādīt, kas būs pirmais, kāds būs atdalītais, kas būs otrais, kāds būs atdalītais, un viņus merģot, ja? Merģot. Tas būtu Excel variants. Pamēģināsim šai problēmai pieiet no cita gala. Visas darbības, kā jau es teicu, pamatā šeit ar kolonām. Pa vienai šūniņai te neko nevar izdarīt. Tā kā Excelī, ja? Tad ņemam visu kolonu. Nu, visas darbības ir redzamas šeit augšā, vai nu meklēt šeit augšā, starp tām izvēlēm, vai arī labāk izmantot Peles labo podziņu. Peles labā podziņa, viņa pati piemeklē iespējamas izmaiņas. Sakiet lūdzu, kāda no šī saraksta pozīcijām vai kāda komanda mums tā, nu, loģiski der? Nu? Tas 3 idejas. Nē, nu saucam visas 3. Viens variants tehniski split columns. Nē, nu tas ir tas pirmais variants, ja? Varētu, jā. Transform. Tā, paskatāmies transformu, ko viņš piedāvā. Nu, neko. Viņš te transformē, viņš tikai to tekstu pamaina. Kāda? Replace. Nu, jā, bet tas ir tāds diezgan sarežģīts, jo tur vienalga mēnesis un datums vajag vēl pamainīt, ja? Paskatāmies change type. Jā, bet ja mēs šeit izvēlamies date, tad būs tas pats rezultāts. Būtībā tas, ko mēs tur augšā datu tips, ja? Tas ir tas pats. Nu, šeit ir jāiet smalkāk, ja? Pati pēdējā rindiņā. Atrodiet šo pēdējo rindiņu, ja? Mēs piemērosim šai kolonai citus standartus. Location. Jā, tad ejam. Tūlīt, nu, es nevaru solīt, ka sanāks vēl, redzēsim. Tā kāpēc viņš man tur. Beidzot, jā. Tad arī viņš piedāvā šo datu tipu pārveidot pār date. Nu, mēs izvēlāmies date loģiski, līdzīgi kā tur augšā mēs to darījām. Bet, nu, diemžēl Latvijas, teiksim, te izvēlētais reģions neder. Viņš nedarbosies. Mums ir jāiet, atverot visu to garo sarakstu. Nu, un programma jau nāk no kurienes? No kādas valsts? Nu, kur ir Microsoft? No Amerikas. Meklējam United States, jā, tā. Augšā tur kaut kur rulēt. Tararam, tam. Nu, kur es aizgāju garām tā? Nē. Jā, tūlīt. Šeit. Jā, tā, kur es neredzu. Lūk, šeit, jā. Šeit. Vēl zemāk. Nē, labi, ka jūs man. Lūk, šeit, jā, nu ņemam. Pie tam, nu, es mājās te patrenējos, te var būt, nu, labi, izmēģinām.
Tā, United States, jā, protams, jā. Labi, sapratu, skatāmies. Yes! Nu, es tā to izskaidroju vienkārši ar to, ka tas ir vairāk amerikāņu programma, ja, un, nu, viņi ne visas nianses tur, teiksim, tajā programmēšanas programmās ir iekļaujuši. Kaut gan viņi tur rēģē uz to, ka Latvijas reģions un tā tālāk. Viss dzimšanas datums ir. Ko mēs darām? Ejam šeit, load to un connection. Tā, connection, jā, tad tā bija Q9, ne, 7. skvērijas. Tagad ņemam pēdējo tabulu. Tāpat kā no tabulas. Kur, ko? Kaut kā viņam veidot par visu. Nesapratu. Q-table. Jā, šeit atrodoties šeit, te var uzbraukt virsū un te redzēt to skvērijas, ja? Viņam kaut kā viņš veids samāja. Nē, nu tur tā pirmā jau bija arī nepareizi. To mēs neesam palaiduši. Nē, nu labi, nu jūs man piekritīsiet, ka mēs to esam jau darījuši, ja? Tiksim galā ar to trešo, tad būs laiciņš tur 5 minūtes un viss kārtībā. Ņemam to trešo. Jo te neviens mums nespiež. Mēs varam vairāk kārtu tur atpakaļ staigāt, ja? Mēģinām date from table. Labi. Tā, table 8. Pieliekam table 8. Tā, nu ko, te jāsplito, vai ne? Jāsplito un tad ir jāapvieno. Split, delimiter, pēdējās versijās viņš pats redz, ka tur ir, teiksim, tas slīpā svītra, labi, laima ir atdalīta, vēlreiz splitojam. Viņš redz to ar dolāru zīmi, jā. Tā. Nu, nosaukumi šeit nav no svara, mums jau viņus vajadzēs apvienot. Dzimšanas datums. No dzimšanas datums mēs redzam šeit, to es kaut kā aizmirstu pateikt, apskatiet. Te ir simbols 1, 2, 3. Te ir ABC. Tad ABC tas ir teksts. Šeit viņš jau saprot, ka tie ir skaitļi. Mēs arī redzam augšā datu tips. Veselie skaitļi. Un kāda bija viena no Excel īpašībām attiecībā uz skaitļiem un uz datumiem? Viņi ir viens otru, teiksim, konvertē. Skaitļi var pārveidot par datumu, datumu var pārveidot par skaitlis, uzskatot, ka 1900. gada 1. janvāris tas ir datums numur 1. Ja? Ko te darām? Mēģinām ļoti vienkārši datu tips pamainīt uz to pašu date. Ja izdosies, tad viss kārtībā. Nu, atkal new step. Jā, ir. Nu, tagad atliek tikai mums apvienot 1, 2 otrādā secībā, 3 ejam iekšā klik. Tur tas nosaukums ir tāds paliels, ja? Viņš to splitošanu neattiecina uz virsrakstiem. Vienkārši nocēšam, lai tur paliek dzimšanas datums, kā mums ir tā pēc atmiņas pirmajās 2 tabulās. Jā, dzimšanas datums. Nu, tagad šīs 2 kolonas apvienosim. Ņemam otro, kontrol, ņemam pirmo, mēs pasakam, mēs viņus tagad kaut kādas darbības sākot ar otro kolonu un tad ar pirmo. Ejam transform, ejam merge, separators tur būs spice
tukšums. Nosaukums būs uzvārds, komats vārds, uzvārds vārds, jā, ir, viss. Nu, varētu, teiksim tā, priekš kronoloģijas dzimšanas datumam, te ir filtru pogas. Nu, man patīk vienmēr, teiksim, viņu arī rādīt kaut kādā loģiski, kā augošā secībā, sortēt. Vai ne? Kāpēc viņš man paņēma tā? Tie jau ir datumi. Tur nav, es pārpratu. Nu, būtībā tam nav nozīmes nekādas. Ja? Labi, tad mēs varam viņu tā galvenā izvēlnē, connection, close lot to. Tūlīt. Connection, ja? Labi. Tad 8. kvērijs ir izveidots. Šeit pagaidām nekādas izmaiņas, nekas šeit nav ielikts. Viss atrodas, kā kvēri vispār tā, mehāniski darbojas. Viņš paņem tos datus tikai tad, kad mēs to kvēriju atvēram. Patiesībā tā filozofija tai programmai ir tāda. Šīs visas darbības notiek tikai tad, kad mēs to pieprasām. Nevis tā kā Excelī, ka mums vajag šūniņā ielikt formulu visās rindās un tā tālāk, un uz mūžīgiem laikiem. Nē, tas kvērijs tikai, ja mēs viņu izmantojam, viņš atver vaļā, pats savā smadzenēs visas darbības izdara, mēs redzam, rezultāts mūs apmierina, un pagaidām viss. Tā, tagad šeit. Kas mums tur bija? Mēs varam tagad vēl izbraukt tā, table 6. Tā, kāpēc viņš man nerāda? Table 6. Uzvārds, vārds, table 7. Vārds, uzvārds, ja? Mums vajag pamainīt. Nu, pamainīsim, tas jau dažas sekundes. Tad 7. tabulai vajag pamainīt. Es jau rādīju, no šejienes aiziet uz kvēri vienkārši klik. Vai arī var izdarīt savādāk. Labais klikšķis, load to, un... Nē, te nekas nenotiks, jā. Vajag vienkārši klik. Viņu vajag atvērt vaļā un viss. Jā. Tā, kur tas 7. jā. Vārds, uzvārds, splitojam, dalām divās daļās. Nu, redziet, būtībā tā spaiss pareizi atdalītais. Nu, no kreisās, tad šeit ir kā splitot no kreisās, no labās vai no vienalga no kuras puses. Dažreiz tas ir būtiski. Jā, labi. Inese Ginterē, tad sākam vārds, kontrol. Uzvārds vārds, ejam transform, merge kolumn, separators tur būs spaiss, nosaukums atkal. Nu, to jau mēs esam uzvārds, vārds. Uzvārds vārds. Jā, ir, ok. Jā, ir, varam mierīgi spiest. Principā, šeit jau mēs varētu uzreiz taisīt appendu, ja? Tad tagad mēs atrodamies tajā 7. tabulas kvērijā, viņa ir sakārtota, vēlreiz te var izbraukt cauri 6., 7. un 8. Visi kvēriji ir ar vienādu saturu. Jā, dzimšanas datums, redziet, šeit tur bija ABC, tur bija 1, 2, 3, te tagad ir kalendārs. Ja? Tad te arī uz to jāskatās arī. Pamēģinām šeit uzreiz uztaisīt to kopējo tabulu. Kur? Galvenajā izvēlnē, lūk šeit, merge un append. Append.
Un te nu viņš arī tieši piedāvā. Vai nu uztaisīt, pievienot pie šīs 8. vai izveidot kā jaunu. Nu, mans princips vienmēr labāk uztaisīt kā atsevišķu jau apvienoto sarakstu. Jo tie oriģināli, lai viņi ir, ar viņiem arī tur dažreiz var visādas tur darbības veikt. Kā jauno apent, mēs esam 8. bet viņš jauno, cik tur bija 3 tabulas. Nu, redziet, viņš pat parāda visu, kas tur mums ir. Nu, mums vajag paņemt 8, 6 pievienot un 7 pievienot. Ja? 6, 7, 8. Labi. Tagad vajadzētu parādīt jauno nosaukumu. Append 1. Nu, pamainīsi viņu uz Q. Summa 3, ja? 3. piemērs. Tur bija Q summa 1, jā, varētu pamainīt tam iepriekšējām Q summa 1, ja? Man būtu arī jums lūgums arī pašiem sekot līdzi, kaut kādai izveidot pašiem to nosaukumu sarakstu, lai neapmaldītos šeit pašiem, ja? Tad mums bija pirmā summa 1 un Q summa 3. Ja? Nu, un tagad tā kā mums ir jādabū tomēr, mēs kvēriju skatām tā, tikai kā transformatoru tādu. Ja? Mums jāatgriež dati Excelī. Tā, close lot to. Nu, tūlīt būs. Jā, un es tagad neatceros, vai nu šajā 3. darbā, vai arī tai 4. Tad mēs esam patiesībā tagad sagatavojuši datus priekš tā, lai viņus vizualizētu. Tā kā principā šeit, lūk, šajā vietā, mēs varam nevis mest kvēriju apvienoto Excel tabulā, kas būtu variants kāds. Table vai nu esošajā vai new worksheet, tad tā kā pirmo mēs iemetām. Bet ja jums kādā uzdevumā ir ar tiem datiem tālāk jāizveido konsolidētas atskaits un tie dashboardi, nu tad jūs variet šeit uzreiz, neievietojot Excelī, uzreiz aizmest tos datus uz Pivot. To es saku tā uz priekšu, ja, jo 4. būs tā. Ja? Nu, es saku šeit jaunajā worksheetā. Labi, ok? Tā, viņš izveido tā, kaut kur jāskatās. Q summa 3, ja? P1, nu, es viņu nosaukšu lapu P1, P3. 3. piemērs. Tā. Tagad palasīsim uzdevumu, kas tur tajā 4. Lūk, šeit 4. redziet. No datiem beidzot apvienojot vai transformēt, izveidot dashboard. Tas ir tas, ko es tikko pastāstīju. Nemetiet datus Excelī, bet tajā starp lapā, kur ir, teiksim, izvēle, uzreiz uz to Pivotu, ja? Jā, apskatīsim pašus datus. Dati 4. Čiks. Nu, dati 4 te ļoti vienkārši, ja? Tā ir vienkārši teksta tabula, kurā ir ar atdalāmiem simboliem kaut kādiem datums, prece, klients, menedžers un summa. Ja? Tad splītojam un pārveidojam datumu par datumu. Šeit būs problēmas, var gadīties ar tiem skaitļiem, kas ir summa. Var gadīties, viņš to
tad, kad jūs splitosiet, viņš viņu parādīs kreisajā pusē. Līdz ar to viņš viņu atstās kā tekstu. Tad tur vajadzēs izdarīt to pašu konvertāciju caur to, kā te viņš saucās tur, pamainīt tipu, ja? Change tips, ja? Un atkal sameklēt to Amerikas United States, ja? Angļu, lai viņš to skaitli pārveido par skaitli. Un tur arī te queryjā viņš arī būs līdzīgi kā Excelī. Ja viņš ir teksts, viņš ir kreisajā pusē, ja viņš ir skaitlis vai datums, viņš viņu nobīda pa labi. Nu, tā ir tā papildus mana, teiksim, komentārs tam, ko šeit 4. darbs. Nu, kā redziet, šis mājas darbs ir, nu, arī būtībā, ja tā pēc inerces to darīt, nu, burtiski 10-15 minūtes. Tad šeit pirmajā darbā mēs esam iepazinušies ar query pamatiem, kā veidot query tabulas, kā veikt dažas transformācijas, un tālāk, kā beigu rezultāts, visu rezultātu, visu query tabulu, kuri ir apvienoti dati, iemest Excelī vai nu arī uzreiz uz Pivotu. Tad salīdzinot ar iepriekšējo darbu, nu, iepriekšējā darbā mums bija gatavas tabulas. Šeit viņas nav pilnīgi gatavas, viņas vajag vēl, teiksim, veļas mašīnā vēl tur drusiņ transformēt, ja? Tā kā ar to arī tā pirmā daļa šodien mums, varētu teikt, pabeigta.